Tātad Latvijas darba vidē briest lielas pārmaiņas. Saimā tiek virzīta patiešām būtiski grozījumi darba likumā, un jāsaka, tie varētu ietekmēt burtiski ikvienu strādājošo, gan to, cik saņemam, gan to, kā strādājam, gan arī to, cik aizsargāti jūtamies. Un, protams, uzreiz rodas virkne jautājumu. Vai beidzot būs vairāk naudas par virsstundām vai tieši otrādi? Vai tiešām varēsim pāriet uz 4 dienu darba nedēļu? Un pats galvenais, vai šī lielākā elastība nenozīmēs mazāku drošības sajūtu? Šoreiz mēģināsim tikt skaidrībā, kas īsti slēpjas aiz šiem priekšlikumiem. Uz papīra mērķis izklausās cēls – atrast zelta vidusceļu starp darba devēju vēlmi pēc elastības un darbinieku tiesību aizsardzību. Bet, te ir viens ļoti būtisks bets. Galvenie spēlētāji, darba devēji un darbinieku organizācijas par šo kompromisu tā arī nav spējuši vienoties, un ja viņi nevar vienoties, tas jau ir signāls, ka domstarpības ir patiešām nopietnas. Lai būtu vieglāk orientēties, iziesim cauri 4 galvenajām tēmām. Sāksim ar izmaiņām algas aprēķinā, tad parunāsim par lielāku elastību darba grafikā. Pēc tam par tiesībām, proti, kas ir ieguvumi un kur slēpjas riski, un beigās, kas ar to visu notiks tālāk. Ķeramies klāt! Tātad, pirmā sadaļa – izmaiņas algas aprēķinā. Sāksim ar to, kas visticamāk interesē visus visvairāk – naudu. Un te ir 2 lietas, kas vistiešāk varētu ietekmēt bankas konta saturu – virsstundu apmaksa un dīkstāves noteikumi. Un lūk punkts, kas ir izsaucis šķiet visplašākās diskusijas. Priekšlikums ļauts samazināt piemaksu par virsstundām no ierastajiem 100% līdz 50%, bet pirms steidzamies ar secinājumiem jāuzsver, tas nebūtu tik vienkārši un neatieksies uz visiem. Tieši tā, galvenais vārds šeit ir nosacījumi, jo šī nav kaut kāda vispārēja likmes samazināšana, nebūt nē. Ir paredzēti ļoti konkrēti priekšnoteikumi, lai ko tādu vispār varētu ieviest. Būtībā tas darbojas kā tāds 2-pakāpju drošības mehānisms. Pirmkārt, šādu samazinātu virsstundu priemaksu var noteikt tikai tad, ja uzņēmumā ir noslēgts koplīgums. Atgādināšu, koplīgums ir īpaša vienošanās starp darba devēju un darbiniekiem, kas parasti dod papildu labumus. Un otrkārt, kas ir vēl svarīgāks, šajā koplīgumā noteiktajai zemākajai algai uzņēmumā ir jābūt vismaz par 50% lielākai nekā valstī noteiktajai minimālajai algai. Tātad, ja valstī minimālā ir, teiksim, 700 eiro, tad šajā uzņēmumā tai jābūt vismaz 1050 eiro. Tikai tad var runāt par 50% piemaksu. Ok, otra lieta pie naudas jautājumiem ir dīkstāves apmaksa. Te plānota tāda kā 2 līmeņa sistēma. Proti, ja iestājas dīkstāve, pirmās 5 dienas alga saglabājas pilnā 100% apmērā. Savukārt, sākot ar 6. dienu, darba devējiem būtu tiesības samaksa samazināt līdz 70%, bet, un tas ir svarīgi, nezemāk par valstī noteikto minimālo algu. Labi, ar naudas lietām esam tikuši skaidrībā. Tagad otrā sadaļa – vairāk elastības darba grafikā. Un šeit parādās daži diezgan moderni un, jāsaka, intriģējoši priekšlikumi, tostarp daudz aprunātā 4 dienu darba nedēļa. Kas tad te īsti tiek piedāvāts? Būtībā lielāka brīvība pašiem vienoties. Piemēram, darba devējs ar darbinieku varētu vienoties par 4 dienu darba nedēļu. Tas nozīmētu strādāt, teiksim, 4 dienas pa 10 stundām, bet toties dabūtu 3 brīvdienas. Kopējais stundu skaits nedēļā paliek tas pats 40, bet pats galvenais, kas jāatcerās, tas viss var notikt tikai un vienīgi uz brīvprātīgas vienošanās pamata. Neviens nevar piespiest strādāt garākas dienas, ja tam nepiekrīt. Nu ko, esam tikuši līdz 3. sadaļai, kur aplūkosim, teiksim tā, 2 medaļas puses. No vienas puses ir piedāvāta jauna aizsardzība un skaidri ieguvumi darbiniekiem, bet no otras parādās arī viens pavisam jauns un diezgan nopietnas risks. Sāksim ar labajām ziņām. Ir 2 konkrēti uzlabojumi, kas stiprina darbinieku aizsardzību. Pirmkārt, ja alga kavējas ilgāk par 2 nedēļām, vairs nebūs jāgaida. Darba līgumu varēs uzteikt nekavējoties. Otrakārt, un tas ir ļoti humāni un svarīgi, tiek ieviests aizliegums atlaist no darba vecāku, kurš ilgstoši kop savu smagi slimo bērnu. Bet, kā jau teicu, līdzās šiem ieguvumiem ir arī viens grozījums, ko daudzi juristi un arotbiedrības vērtē kā augsta riska tams. Un runa ir par koplīgumu izbeigšanu. Jaunā norma paredz, ka jebkura no pusēm,
un praksē tas visbiežāk būtu darba devējs, varētu vienpusēji izstāties no koplīguma, ja tā termiņš ir beidzies pirms 2 gadiem, par to paziņojot 6 mēnešus iepriekš. Un ko tas nozīmē darbiniekam? Pavisam vienkārši, tas nozīmē riskus zaudēt visus tos papildu labumus, piemēram, lielāku atvaļinājumu, veselības apdrošināšanu vai piemaksas, par ko arotbiedrība savulaik ir vienojusies šajā koplīgumā. Un šeit argumenti saduras kā 2 vilcieni. No vienas puses valdības pārstāvji, tostarp premjere Evika Siliņa, saka, ka tas ir nepieciešams, lai tiktu galā ar tā dēvētajiem zombiju līgumiem, ļoti veciem, vairs neaktuāliem līgumiem no 90. gadiem, kurus šobrīd nevar izbeigt. No otras puses Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība un arī juristi ceļ trauksmi. Viņi uzskata, ka tas sagrās koplīgumu sistēmu kā tādu un pat varētu būt pretrunā ar satversmi. Un visbeidzot, 4. sadaļa, kas ar to visu notiks tālāk. Apskatīsim, kādi ir galvenie riski un kādā stadijā šis likumprojekts šobrīd atrodas. Lūk, šī tabula, kas balstīta juridiskajā izvērtējumā, ļoti skaidri parāda, kur ir lielākie riski. Kā redzams, 2 jomas ir iekrāsotas sarkanā krāsā ar atzīmi augsts risks. Tā arī jau pieminētā koplīguma izbeigšana un arī potenciāla iespēja, ka jaunie dīkstāves noteikumi varētu tikt izmantoti ļaunprātīgi. Pārējiem punktiem risks tiek vērtēts kā vidējs vai zems. Un tagad pats svarīgākais – nekas no šī vēl nav stājies spēkā. Ir būtiski saprast, ka likumprojekts ir izgājis tikai pirmo no 3 lasījumiem Saeimā. Tas nozīmē, ka viss vēl ir tikai procesā, un ņemot vērā, ka sociālie partneri nav vienojušies, ir ļoti liela iespēja, ka galīgā versija varētu izskatīties pavisam citādāk, debates vēl tikai turpināsies. Un tas viss mūs noved pie viena liela, noslēdzoša jautājuma. Elastīgāks darbs pret stabilākām tiesībām. Kur ir tā robeža? Vai šis piedāvātais kompromiss pat tiešām ir labākais veids, kā veidot Latvijas darba tirgus nākotne? Šķiet atbildi uz šo jautājumu lielā mērā noteiks to, kādā darba vidē mēs visi strādāsim jau tuvākajos gados.